Esiet sveicināti ciklā Tora šodiena. Šī cikla mērķis ir atrast visus Dieva likumus, visus micvot, gan tos, kurus bija jāpilda, gan tos, kuri mums kaut ko aizliedz. Cikla mērķis ir noskaidrot, kuri no šiem likumiem mums ir jāievēro arī šodien. Pirmajā nodarbībā mēs noskaidrojām, ka visi Toras likumi ir mūžīgi, doti uz visiem laikiem. Otrajā nodarbībā mēs atklājām, ka ir divu veidu likumi, ņemot vērā to, kā tie ir noformulēti – kazuistiskie likumi un apodiktiskie likumi. Lasot Toras likumus, ir svarīgi pievērst uzmanību tam, kā tie ir noformulēti, vai tie ir ar nosacījumiem, vai arī bez nosacījumiem. Tas palīdz noteikt attiecīgā likuma pieprasījuma pakāpi šodienai. Trešajā nodarbībā mēs atklājām, ka daļa Toras likumu attiecas tikai uz Izraēla zemi. Tie ir valstiskuma likumi, kurus var izpildīt tādā gadījumā, ja Izraēls ir teokrātiska valsts. Kādi vēl faktori ir jāņem vērā, atbildot uz jautājumu, kādus Toras likumus joprojām būtu jāievēro šodien? 2. Mūzes grāmatā 25. nodaļā 8. un 9. pantā ir rakstīts, un tiem būs man taisīt svētnīcu, ka es varētu mājot viņu vidū. Visu pēc tā parauga, ko es tev rādīšu, gan telti, gan visus tās rīkus, tā jums būs taisīt. Torā ir likumi, kuri ir veltīti svētnīcai. Vārds svētnīca ir tulkojums no sen ebreju valodas vārda migdaš, kas atbilst vārdam svētnīca, svjaķiļšķa krievu valodā. Ratniecīgs vārds ir mājot, no ebreju vārda miškan, kas burtiski nozīmē mājošanas vieta, mājvieta, klātbūtnes vieta. Un kontekstā tad iet runa par visaugstākā klātbūtne. Tas ir cits vārds svētnīcai, kuru parasti tulko kā mājošanas vieta, mājvieta, klātbūtnes vieta, skiņija krieviski, un kontekstā iet runa par visaugstākā klātbūtne. Tieši tā, kā izlasījām, tiem būs man taisīt svētnīcu, ka es varētu mājot viņu vidū. Torā diezgan daudz tiek pievērsta uzmanība svētnīcai un kalpošanai tajā. Gandrīz puse no 2. Mūzes grāmatas ir veltīta šai tēmai, no 25. nodaļas līdz 31. un tālāk no 35. nodaļas līdz 40. nodaļai. Nākamā grāmata, 3. Mūzes grāmata, gandrīz visa ir veltīta kalpošanai svētnīcā. Šajā grāmatā ir 27 nodaļas, un tikai dažas no tām nav tiešā veidā saistītas ar svētnīcu. Tās ir 11. nodaļa, no 18. līdz 20. nodaļai, 25. un 26. nodaļa. Tālāk nāk 4. Mūzes grāmata, kurā arī ir ļoti daudz materiāla par svētnīcu. Tās ir nodaļas no 3. līdz 10., 15., 18., 19., 28., 29. un 35. nodaļa. 5. Mūzes grāmatā par svētnīcu nav pateikts tik daudz, tomēr arī te 16., 18. un sākums 21. nodaļai ir veltītas svētnīcas tēmai. Ja paskatāmies uz šo jautājumu no precīza likuma skaita, tad no 613 Toras likumiem apmēram 2/3 ir veltītas svētnīcai un kalpošanai tajā. Tas ir ļoti nozīmīgs apjoms. Ko darīt ar šiem likumiem šodien? Vai tos joprojām ir jāievēro? Šim jautājumam ir veltīta mūsu šodienas nodarbība. Uzaicinu jūs sākt mūsu pētījumu ar 5. Mūzes grāmatas 12. nodaļas 5., 6., 13. un 14. pantu, bet to vietu, ko tas kungs jūsu dievs izraudzīs vienā no jūsu cilšu novadiem, lai tur ieceltu savu vārdu un lai tas tur mājotu. To meklējiet un uz turieni ejiet, un turp tad nonesiet savus dedzināmos upurus, savus kaujamos upurus, savas 10. tiesas, savu roku cilājamos upurus, savus solījuma upurus, savus labprātības upurus,
un savus pirmdzimušo upurus no saviem lielopiem un no saviem sīklopiem. Sargies, ka tu neupurē savus dedzināmos upurus jebkurā vietā, ko tu ieraugi, bet gan tikai noteiktā vietā, ko tas kungs pats ir izraudzījis vienā no taviem cilšu novadiem. Tev jāupurē savi dedzināmie upuri, un tur tev viss arī jākārto, ko es tev pavēlu. Mēs uzzinām, ka saskaņā ar Toru kultam ir jābūt centralizētam. Tora aizliedz pienest savus upurus jebkur citur, kā tikai svētnīcā, tikai vienā vietā. Līdzīgu aizliegumu mēs atrodam 5. Mūzes grāmatā, 16. nodaļā, 5. un 6. pantā. Tu nedrīksti nokaut Paschā kaujamo upuri nevienos savos vārtos, ko tas kungs tavs Dievs tev dod, bet vienīgi tanī vietā, ko tas kungs tavs Dievs izraudzīs, lai tur liktu savam vārdam mājot. Tur tev būs kaut Paschā kaujamo upuri, vakarā, saulē noejot, tanī laikā, kad tu izgāji no Ēģiptes. Šajā rakstu vietā mēs redzam, ka bija paredzēts, ka tempļa vietai bija jābūt Jeruzalemē. 2. laiku grāmatā 3. nodaļā 1. pantā ir rakstīts, un Salamans iesāka celt tā kunga namu Jeruzalemē, Morijas kalnā, kur tas kungs atklājās viņa tēvam Dāvidam, vietā, ko Dāvids bija izraudzījis, proti uz jebusieša Ornana klona. 1. laiku grāmatā 22. nodaļā 1. pantā ir rakstīts, ko mazliet agrāk Dāvids sacīja. Šeit, lai atrodas Dieva tā kunga nams, un šeit, lai ir Izrēlam altāris dedzināmo upuru upurēšanai. Un tā, 2/3 Toras likumu var izpildīt tikai vienā vietā, tikai vienā ģeogrāfiskā punktā pa visu zemes virsu. Tā ir Jeruzaleme, Morijas kalns. Taču, kā labi zināms, romiešu karaspēks Jeruzalemes templi nopostīja mūsu ēras 70. gadā. Un šodien uz šī kalna nav Dieva tempļa. Kopš tā laika jau 2000 gadus neviens neievēro Toras likumus, kas saistās ar templi un kalpošanu tanī. Neviens neievēro 2/3 no Toras likumiem. Dabīgi rodas jautājums, kāpēc neviens neuzbūvē templi no jauna, kāpēc nesākt ievērot no jauna visus šos likumus? Izdarot pētījumu, izrādās, ka Torai ir ko teikt par šo jautājumu. Lieta tāda, ka Tora norāda uz nosacījumiem, kurus ņemot vērā, var uzbūvēt templi Morijas kalnā un veikt kalpošanu tanī. Aicinu atgriezties pie 5. Mūzes grāmatas 12. nodaļas un lasīsim 10. un 11. pantus. Bet jūs pāriesit Jordānu un apmetīsieties tai zemē, ko tas kungs jūsu Dievs jums dod iemantot, un viņš jums dos mieru no visiem jūsu ienaidniekiem visapkārt, un jūs dzīvosit drošībā. Kad tas kungs jūsu Dievs izraudzīs vietu, lai tur liktu mājot savam vārdam, uz turieni nesiet visu, ko es jums esmu pavēlējis, savus dedzināmos upurus, savus kaujamos upurus, savas 10. tiesas, savu roku cilājamos upurus, visus sava solījuma izraudzītos upurus, ko jūs esat tam kungam solījuši. Realitāte patiešām ir tāda. Jeruzalemes situācija un visas Izrēla valsts situācija neatbilst nosacījumiem, kādi ir norādīti Torā. Šodien templi celt nedrīkst. Ko darīt ar visiem Toras likumiem, kuri runā par svētnīcu? Lūk, ko saka Tora. 2. Mūzes grāmata, 15. nodaļa, 17. pants. Tu tos vadīsi un statīsi kalnā, kas ir tavs īpašums, vietā, ko tu sev esi darījis par mājokli, svētnīcā, ko tava rokā kungs ir cēlusi. Šī ļoti interesantā svēto rakstu vieta stāsta par to, ka Dievam ir mājvieta, svētnīca, kuru ir radījusi viņa rokas.
Tas ir fragments no Mūzes uzvaras dziesmas pēc tam, kad tauta pārgāja pāri sarkanai jūrai sausām kājām. Tas notika vēl pirms Toras došanas un vēl ilgi pirms tempļa celtniecības. Svētie raksti ziņo, ka jau tad eksistēja svētnīca visu augstajam, kuru bija uzcēlis pats kungs. Kur atrodas šī svētnīca? Lasāma 5. Mūzes grāmatā 26. nodaļā 15. pantu. Raugies lejup no savas svētās vietas, no debesīm, un svētī savu Izraēla tautu un šo zemi, ko tu esi mums devis, kā tu ar zvērestu mūsu tēviem esi apsolījis, zemi, kur piens un medus tek. Tora paziņo, ka Dieva mājvieta, viņa svētnīca, atrodas debesīs. Izpratne par to ir atspoguļota arī senajos ebreju vēstures avotos. Piemēram, Midraš Rabā, jeb lielajā Midrašā. Tur par 4. Mūzes grāmatu ir atrodami šādi vārdi. Zemes svētnīcas atrašanās vieta atbilst debesu svētnīcas atrašanās vietai. Vieta, kur atradās derības šķirsts zemes svētnīcā, stāsta mums par to, kur atrodas debesu tronis. Izrādās, ka starp zemes un debesu svētnīcu ir cieša saistība. Pēc Mūzes svētnīcas uzbūves un kalpošana tajā var spriest par debesu svētnīcas uzbūvi un kalpošanu tajā. Lūk, ko par to saka apustuļu raksti. Ebreju vēstulē 8. nodaļā 1. 5 panti, bet galvenais pārrunājamā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs, svētnīcas un īstās telts kalpotājs, ko uzcēlis tas kungs, ne cilvēks, jo katrs augstais priesteris tiek iecelts dāvanu un upuru nešanai. Kāpēc nepieciešami, ka arī viņam būtu ko upurēt? Ja viņš būtu virs zemes, viņš nebūtu priesteris, tāpēc, ka te ir tādi, kas nes dāvanas pēc bauslības, kas kalpo debesu svētnīcas atveidam un ēnai, kā arī Mūzum bija norādīts, kad tas gribēja pabeigt telti, jo viņš saka, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Apustuļu raksti paziņo, ka debesīs ir reāla svētnīca, kuru ir uzcēlis pats kungs, un ka kalpošana tajā tiek īstenota pēc Toras likumiem, kuri tika doti Mūzum. Šodien mēs pievērsām uzmanību tiem Toras likumiem, kuri ir saistīti ar svētnīcu un kalpošanu tajā. Šiem Toras likumiem ir ne tikai burtiska nozīme, bet arī attēlojoša nozīme. Tos vairs nevajag virs zemes pildīt, jo tie norādīja uz to kalpošanu, kura tiek īstenota debesu svētnīcā. Pēc sava apjoma likumi par svētnīcu ir apmēram 2/3 no visas Toras, taču neskatoties uz to, ka šie svētnīcas likumi netiek ievēroti virs zemes, to izpētīšana nes lielu labumu, jo šajos likumos Dievs ir atklājis vēsturiskas ainas un savus nodomus attiecībā uz mūsu pasauli. Vēlu jums gudrību no augšienes, pētījumos un pielietojot mūžīgos Toras likumus, lai Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes.